Labdien, cienījamie skatītāji! Kāds laicīgs ir pagājis kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes. Laimīgi jauno gadu! Šis ir 2024. gada pirmais raidījums, 51. kopā. Laimīgi jums zaļā koka pūķa gadu, nevis zaļā puķa gadu nejauksim. Ja? Un, kā jau ierasts, ķersimies vērsim patiešo pie ragiem. Šodien man ir īpaša tikšanās ar Lauru Isajemu, kas ir Rīgas Staļļu Universitātes Sabiedrības veselības institūta pētniece un arī lektora. Un kā jau tradīcijas to nosaka, Laura, lūdzu. Pirmkārt, paldies, ka piekrīt šai sarunai. Otrakārt, visi tavu titulu. Ko vēl es nenosaucu par tevi? Jā, tad pirmkārt, paldies par uzaicinājumu piedalīties. Un titulu, īstenībā nosauc pareizi pētniece un Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras lektora. Vēl pašlaik esmu doktorantūras studiju programmas studente, un arī mans promocijas darbs ir par atkarībām, bet tur vairāk par narkotikām. Jā. Tā. Es pirms tam iegooglēju, es redzēju, ka tev bijusi vēsture ar SPKC arī. Iepriekš, es biju strādājusi slimību profilakses kontroles centrā, atkarību riska analīzes nodaļā, sākumā ar narkotiku uzraudzības jautājumiem, pēc tam ar alkohola datiem. Jā. Lūk, ar šo mēs esam pierādījuši un apliecinājuši to, ka saruna nav vienkārši no zilgais. Tātad tiešām ir speciālists ar pieredzi. Labi, tad uzreiz ķersimies pie pirmā jautājuma. Sabiedrībā bieži ir dzirdams šis tā statistika, baltiem diegiem šūta, Latvija pirmajā vietā, kā dzerošākā valsts. Kā mēs varam vispār aprēķināt visu to, ko atbrauc valkā, nopērk Igauni un Somi, visu to alkoholu. Vai tu varētu, lūdzu, man pastāstīt precīzi, kā tiek iegūti šie statistikas dati, kas pierāda to, ka Latvija ir dzerošākā valsts? Jā, te ir jāsāk uzreiz, ka šī aprēķina metode nav pašiem izdomāta. Šī ir starptautiski atzīta aprēķina metode, kuru rekomendē un arī akceptē regulāri šos datus Pasaules veselības organizācija. Tad visi šie aprēķini balstās pamatā uz valsts ieņemuma dienesta datiem par pārdotiem alkoholiskiem dzērieniem gadu laikā. Tāpēc tas rādītais arī saucās reģistrētā alkohola patēriņš. Un tad, protams, zinot, cik bija pārdotu šo alkoholisko dzērienu, visu var konvertēt par litriem, cik tas ir bijis. Un tad katrā dzērienā ir sava alkohola koncentrācija, tur alū 5%, tur degvinā tur 40% un tā tālāk. Un tad to visu ir jāpārkonvertē par to saucamu tīro spirtu, par absolūto alkoholu, un tad beigās tiek aprēķināts, cik 100% alkohols cik daudz 100% alkohola tika pārdots litros gada laikā Latvijā. Tā ir oficiāla statistika. Šeit nekas nav izdomāts. Bet lieliski īstenībā, ka iedzīvotājiem un cilvēkiem, kas ir dzirdējuši par šo statistiku, ir uzreiz rodās jautājumi, ka ir arī pierobežu tirdzniecība. Un tas fenomens ir ļoti plaši izplatīts visām valstīm. Tiklīdz tev ir kāda kaimiņu valsts, tur arī ir pierobežu tirdzniecība, jo viena no valstīm tas alkohols būs lētāk. Tad vienīgais sanāk tā, ka mēs esam tā valsts, kur alkohols ir lētāk no visām citām kaimiņu valstīm, kas mums ir. Igaunija, Lietuva. Bet arī šeit ir iespēja veikt korekcijas šiem datiem. Tiesa gan, tie dati nav ideāli precīzi. Ja? Tad nav tā, ka katrs igaunis, kurš pērk alkoholu Latvijā, tiek šeit piereģistrēts. Ja? Šādu datu nav. Bet ir Igaunijas institūta, viena veselības institūta veiktais pētījums, kuru viņi atkārto regulāri. Un tad viņi veic paši aplēses ar
citu pētījumu, kas Latvijā netiek veikts savu iedzīvotāju vidū par to, tad cik daudz viņu iedzīvotāji iegādājas alkoholu Latvijā. Un tad daļa no šīm korekcijām pamatojas balstoties uz to pētījumu, uz tā pētījuma rezultātiem. Tad arī valsts ieņemumu dienests papildus veids aptauju pierobežā komersantu vidū, kas visciešāk saskarsmē ar pircējiem no Igaunijas. Jā, un tad arī šī tāda pavisam tāda netieša metode, jā, bet tomēr tā arī vēl viena daļa no informācijas par to, cik daudz alkohola apjoma aptuveni tiek tirgots Igaunijas patērētājiem. Un tad vēl ir jāņem vērā, ka mums arī citi turisti. Jāsaka, protams, ka Covid laikā tas viss ir samazinājās, visi tie turismu apgrozījumi, un tad, bet kopumā arī šo var atreicināt nost aptuveni, veikt aplēses, balstoties uz oficiāli reģistrēto turistu skaitu, cik daudz viņi ir pavadījuši dienas Latvijā, un pamatojoties uz Pasaules veselības organizācijas aplēsēm, ir tādas turistu patēriņa aplēses, cik tad daudz potenciāli vienā dienā turisti izdzer. Un tad visu kopā šo saliekot no tā oficiāla pārdotā alkohola tiek atreicināts nosts tas pierobežas patēriņš, turistu patēriņš, un rekurā ir šis te gala rezultāts. 12, cik mums tagad bija? 9? Tur reģistrētais alkohols 12,8 bija, un tad tas koriģētais 11,9 laikam, Un tad tur ir, bet varbūt es baidos kļūdīties ar tiem precīziem cipariem, Bet, tad nedaudz ir mazāks, protams, šis koriģētais, bet, oficiāli pārdotais ir lielāks. Tagad, OECD organizācija, kura publicē regulāri šo statistikas datus, tad tur ir koriģētais aprēķins tagad, Kāpēc tenī statistikā rēķina no vecuma 15 gadi un uz augšu? Kāpēc 15? Pirmkārt, tas ir saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas metodoloģiju, bet tomēr ir pieņemts, ka šis ir tas, jo bērni tad nav tā auditorija, kas lielāko daudz varētu patērēt to alkoholu. Tad attiecīgi mēs varētu veikt arī šo aprēķinu vienkārši uz vienu iedzīvotāju, jebkurā vecumā. Un tad attiecīgi šīs radītais būtu zemāks. Bet skaidrs, ka 5 gadu vecumā, 10 gadu vecumā, tad mēs nevaram tā kā vidēji šim bērnam pusaudzim piešķirt tikpat lielu alkohola patēriņu kā pieaugušajam cilvēkam. Vienkārši tie ir šoka momentam. Tātad ierēķinot 15, 16, 17 gadus jaunus cilvēkus, kuriem legāli vēl nedrīkst iegādāties alkoholu, ar viņiem visiem kopā. Es vienkārši pats priekš sevis pagājušajā gadā, kad mums bija 12,3 vai 12,4 litri reģistrēta alkohola patēriņš, es parēķināju, cik tas ir uz vienu iedzīvotāju. Un beigās es aprēķināju, ka tā absolūta alkohola, es viņu atkal konvertēju uz saprotamām mērvienībām, un es izrēķināju, ka uz vienu iedzīvotāju no 15 plus vecumu vienā nedēļā ir jāizdzer puslitrs degvīnu. Puslitrs 40 grādīgi dzērienu nedēļā. Mums arī kaut kāds līdzīgs hobijs, es rēķināju dienā. Tad vienkārši. 3 nelielas tas glazītes pa 30 mililitriem, tad dienā, viens pieaugušais cilvēks. Kāds vidējais latvietis, patērē. Tā mums bijušais prezidents teicis par 100 gramiem. Un tā.
Bija mums viens tāds, vai ne? Bija mums viens tāds. Labi. Nākošais jautājums ir par, es paskatījos SPKC mājaslapā dažādas statistikas rādītājus šobrīd, kādi viņi ir. Un es konstatēju to, ka aptuveni 95% līdz 16 gadu vecumam jaunieši ir vismaz pamēģinājuši alkoholu. Jā. Kā mēs varam nonākt līdz tādam stāvoklim? Gandrīz 100% visi ir pamēģinājuši. Jā, protams, te nav īstenībā nekāda unikāla situācija Latvijā attiecībā uz jauniešiem. Jā, tad šis vispār augsta riska uzvedība jauniešiem gan raksturīga, ja mēs runājam par atkarību izraisošu vielu lietošanu, pamēģināšanu, tas ir tas vecums, kad tas sāks. Protams, tas nav legāli, jā, formāli tas ir nelikumīgi, jo vismaz no 18 gadiem Latvijā un daudzās citās valstīs ir atļauts lietot alkoholu. Un tad, attiecīgi, šeit mums jādomā par to pieejamības jautājumu. Jā, tur arī bija pajautāts jauniešiem, visticamāk, presa pat pētījumu, tur bija pajautāts, jā, cik viegli ir pieejamas tās dažādas vielas, tā skaitā ir alkohols, jā, tur pa reģioniem drusciņi atšķirās tā pieejamība, bet kopumā par alkoholu runājot, jā, gana lielai daļai tas bija viegli vai ļoti viegli pieejams, jā. Un tad, attiecīgi, pat neskatoties uz to, ka tie ierobežojumi ir, tad ir jautājums par to, kā šie ierobežojumi tiek uzraudzīti, to ierobežojumu izpildi, kā tā tiek uzraudzīta. Jā, tad tas ir viens, un otrs, jā, runājot par kultūru kopumā, tie bērni jau nav izauguši kaut kur izolēti no alkohola. Viņi droši vien ir auguši ģimenēs, kur uz svētku galda vienmēr bija kāda pudele, jā, un noteikti tas veicināja to akceptējamību, ka tas ir pilnīgi normāli svētkos vai, jā, kaut kur kompānijās un tā tālāk balītēs lietot alkoholu. Tā ka nav tā, ka tiem bērniem ir pēkšņi ļoti sagribējies to izdarīt nelegāli pārkāpjot likumu, jā, bet viņiem bija visi apstākļi ļoti veicinoši, lai viņas tam nonāktu. Es būšu godīgs, es jau neesmu baigi pārsteigts, tāpēc, ka es pats pirmoreiz pamēģināju, es neteikšu, cik gadu vecumā, bet man nebija 16. Tā ir realitāte. Vienkārši es kaut kā druscītiņi cerēju, ka par šiem te gadiem kaut kas varētu būt mainījies, tāpēc, ka, protams, ka viens ir, teiksim, tā kultūra, kas ir mājās, un par to, ka, jā, paaugstināt riskus un viss pārējais. Un tev nav tāds sajūta, ka tur ir izglītības deficīts manāms pie tam vēl? Par izglītības deficīts noteikti ir. Par alkoholu ir tā kā trūkst bišķiņa informācijas, jo īstenībā mēs tikai pēdējos gados esam sākuši runāt, un PVO vairāk par to runā, un ministrija arī šogad publicē informāciju par to, ka alkohols ir kancerogēns. Jā, un joprojām šī informācija nav kaut kā lielā mērā ir sasniegusi iedzīvotāju domas par šo. Par smēķēšanu varbūt tā kā vairāk ir zināms un ilgāk mēs par to runājam. Jā, ka varbūt noteikti ir šī uztvere, ka ņemot vērā, ka alkohols ir tik ļoti pieejams un tik ļoti pieņēmams kultūrā un sabiedrībā, jā, ka ir tā diezgan tāda meldīga uztvere, jā, ka tas nav varbūt kaut kas ļoti kaitīgs. Jā, un tad tur varbūt tas zināšanu iztrūkums, ka tiešām faktiski teoretiskas zināšanas varētu iztrūkt. Jā. Otrā lieta, jā, ka ar zināšanām vienīgi atkarību profilakse īsti nebūs efektīva. Tas par jebkuru atkarību izraisošu vielu runājot, tad jā, zināšanām ir jābūt, bet tas ir tikai viens no komponentiem visā tajā atkarību profilakses pasākumu kopumā.
Ir cilvēki, kuriem šīs zināšanas kalpos vairāk par tādu motivējošo faktoru, jā, tādi racionālāki cilvēki. Bet kopumā paaugstināta riska uzvedība un tajā skaitā arī atkarību izraisošu vielu lietošana, tā nav racionāla uzvedība. Ja, tad neskatoties uz to, ka mēs varam zināt, ka tas ir kaitīgi, tāpat tā uzvedība tiek piekopta. Un tad, attiecīgi, ja mēs paļaujāmies tikai un vienīgi uz izglītošanu un zināšanām par to, ka tas ir kaitīgi un tas potenciāli noved pie kaut kādiem sliktiem iznākumiem, tad mums arī ir jāpieņem tādā gadījumā, ka cilvēks, nezinu, kā lai saka, homo racionālis, ja, ka viņš ir tikai visu, viņam nav nekādu emociju, vēlmes, viņš visu spēja izvērtēt kritiski, ja, un pieņemt pareizu lēmumu. Nu, tādi mēs neesam. Jā, tādus es nepazīstu. Cilvēks ir iracionāla būtne. Jā, un tad attiecīgi, jā, ir jābūt tai izglītošanai, bet tā ir tikai viena komponente no tā, un attiecīgi pat atkarību jautājumos daudz vairāk mums pat jāstrādā pie tā saucamas vides profilakses, kas ir īstenībā ierobežojumi, noteikumi, kas maina to vides kontekstu un padara šo produktu mazāk akceptējumu, mazāk pieejamu un jā. Tad šis varētu pat, bet, protams, viss kompleksē ir jābūt. Jā, tad, jā. Nē. Vēl viens interesants moments no statistikas, ko es pamanīju, to, ka tātad iepriekš gandrīz 100% ir pamēģinājuši, bet tur arī tika sadalīts pa dzimumiem. Un mani reāli, godīgi sakot, pārsteidza, ka izrādījās to, ka meitenes līdz 16 gadu vecumam ir vairāk nekā zēni, kas ir pamēģinājuši šo lietu. Kā arī tu kā sieviete, kāpēc 16-gadīgas meitenes pēkšņi ir tas, kas ir tās rebel, tās, kuras teica pēkšņi, nē, mēs ejam? Starp citu man nav viennozīmīgas atbildes par šo, un īstenībā arī citu valstu ekspertiem nav viennozīmīgas atbildes. Jā, var potenciāli diskutēt un spekulēt, kā mēs varam izskaidrot šo fenomēnu, bet tā nav tikai Latvijas problēma. Tā arī ir daudzās citās arī kaimiņu valstīs, un Lielbritānijā pēdējos gados arī līdzīgs novērojums ir, ka meitenes vairāk nevis vienkārši pamēģinājuši alkoholu, bet viņam arī vairāk tā riskanta lietošana izplatīt meiteņu vidū. Un tad tur ir vairākas hipotēzes īstenībā. Viena no hipotēzēm, kuru bija mēģināts pārbaudīt EFSPAT pētījuma ietveros, jo tāda tendence bija novērojama arī Igaunijā, Ukrainā, Baltkrievijā, un tad bija hipotēze, ka varbūt kaut kas ir ar to postpadomju valstīm, jā? Ka varbūt kaut kas tur varēja ietekmēt, bet tā hipotēze nav apstiprinājusies. Jā? Bet nu, jā, tiek pētīts šīs jautājums. Viens no tādiem loģiskiem pieņēmumiem ir vienkārši par cilvēku attīstību kā tādu, jā, ka sievietes attīstās drusciņ ātrāk un jau noteiktā pusauģa vecumā, jā, viņas principā var izskatīties drusciņ vecākas, viņam tas alkohols varētu būt vairāk pieejams. Tad vēl viena hipotēze, kuru tā nav man izgudrota, to teikuši eksperti no Lielbritānijas, jā, ka ir vērts varbūt papētīt, vai gadījumā alkohola industrija kaut kā mērķiecīgi kā lai saka, jā, ka varbūt vai gadījumā viņi kaut kā pēdējos gados nav par mērķi izvēlējušies sievietes. Ja to reklāmu var arī pagriezt tā, lai tā būtu vairāk uzrunājuši sievietēm. Vai tā tagad ir Latvijas kontekstā, to es nevaru spriest, bet noteikti tas jā, kaut kāda uzvedības šis te alkohola lietošanas
normalizācija, sieviešu kultūra, to mēs noteikti varam redzēt kaut kur filmās, mūsdienu filmās, jā, medijos, viss kaut kur, jā, ka pie vīna glāzes tur ir draudzenes satikušās, vai tur proseko brokastīs, ka tas ir ļoti romantiski un tā tālāk. Bet, nu, ka tā normalizācija ir, bet vai tas tiešām veicina konkrēti šo iznākumu, to es tā nevaru pateikt. Bet var mēģināt vēl spriest un diskutēt, kas vēl varētu ietekmēt šo problēmu. Jā. Pieminēja reklāmas un mārketingu. Mums Latvijā šādas tādas tā kā grozījumi ir veikti šajā sakarā. Tātad televīzijā vairāk stipra alkohola reklāmas mums nav vairāk vispār. Tāpat laikā aizies uz Forum Cinemas un tur ir pilns spektrs, ieej internetā, viss ir pilns pieejams, brīvi, bet šoreiz jautājums bišķi par citu lietu. Jautājums par tām reklāmām, kas tā kā ir pieļaujamas saskaņā ar likumu un viņu, teiksim, tā morālajām robežām. Es, protams, saprotu, ka mārketinga un morāla ir reti, kad ir kaut kāds vispār sakars. Bet vienkārši man personīgi pēdējā laikā ir nošokējis tas, ka Spirits and Wine reklāma, kas bija uz tēvu dienu, jā, milzīgi plakāti par to, ka tētim vajag, un tad ir kaut kāds 2 vai 3 stipra alkohola dzērieni pieejami uz atlaidēm, ka tētim vajag. Pavisam nesen es redzēju šitais avārijas brigādes parks, ja, aicina, ka bērnam vajadzētu savus opīšus un omītes aizvest pie viņiem uz parku. Tur plakātā tā arī kā redzams, opīts ar omītes šampanē, tur laikam kaut ko tur saskandina, ja, teiksim, tā motivējoši, tā kaut kāda, zinām, programmēšana uz to notiek. Ja. Šitā te sieviešu fórums līderi arī man nošokēja, godīgi sakot, ja, ka viņiem ir sadraudzība ar alkohola outletu izspēlē tā kā ielūgums uz to pasākumu, kas man liekas, ka mēs no vienas puses saprotam, ko mēs darām, mēs no vienas puses saprotam to alkohola ietekmi, bet no otras puses nauda nesmird, ja, no sērijas. Ja, ka, tu turpināsim draudzēties, ar ko ir nauda. Par to morālo aspektu uz tiem jautājumiem vispār neskatīsimies. Kāds ir tavs viedoklis par tām reklāmām? Labi, viens ir, teiksim, ka mēs aizliedzam kaut ko un izņemam ārā, bet kā panākt to sabiedrības apzinātību tajā jautājumā par to, ka, klausies, bet varbūt tās tiešām mums nevajadzētu reklamēt to alkoholu. Tomēr pastīsimies uz to, kādas ir tās sekas, kas notiek sabiedrībā dēļ tā. Nevajag vēl papildus vēl spekulēt uz to. Kā mēs ar to varētu strādāt un kā mēs to varētu palīdzēt mazināt, lai apzinātība pieaug? Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ja būtu iespējams to jautājumu atbildēt vienu teikumu, es domāju, ka mums būtu viegli ļoti atrisināt šo problēmu. Jā, kā lai veicinātu sabiedrības apzinātību? Tas ir tas, par ko mēs arī bijām bišķi runājuši jau iepriekš. Jā, fakts kā tāds ir zināšanas par to kaitīgumu, un tad tā vides konteksta izmaiņas. Un tad tās vides konteksta izmaiņas mēs varam panākt primāri visātrāk, to var panākt ar regulējumiem, ar kaut kādiem noteikumiem. Tiesa gan, mums ir pieredze pirms 20 gadiem ar smēķēšanu iekštelpās, piemēram. Ja? Un tad jebkuri tādi ierobežojumi vienmēr gana negatīvi tiek uztverti no sabiedrības puses. Ne jau tāpēc, visticamāk, ka viņi nezina, ka tas nāks par labu. Ja? Bet tas jau arī kaut kur cilvēku psiholoģijā apakšā, ka nepatīk, kad viņus ierobežo. Ir tad arī tāds jēdziens nenisteic, tā kā valsts, kur tā kā te uzrauga pieskata, ja, un tad tas īsti nepatīk cilvēkiem, ja, ka gribās, lai ir lielāka tā brīvība. Bet mēs varam arī redzēt, ka jā, šajos jautājumos valstī tomēr ir jāuzņemas tā saucamas nenisteic lomu, jo tas veiksmīgi, efektīvi var ar laiku mainīt šo te pieņēmamību, tā kā to akceptējamību. Pieņemsim, jā, par to smēķēšanu iekštelpās, nebija viegli pieņemt to sabiedrībai. Nebija viegli.
Jā, bija, protams, viedokli un izteicieni sabiedrībā, ka kā tad tā iekštelpās smēķēt nevar, un tad ierobežo brīvību, smēķētāju tiesības un visu pārējo. Bet ar laiku, kā mēs redzam, ļoti mainījies šīs vides konteksts, un kopumā pašlaik tas būtu gana nepieņemami, ja kāds smēķētu iekštelpās, vismaz publiskajās vietās. Un tad, jā, attiecīgi arī uz alkohola pieejamības ierobežojumiem, tad šis varētu būt līdzīgs scenārijs, jā, ka noteikti būs pretestība. Jā, un šajos jautājumos tomēr valstī ir ir jāuzņemas tā loma, neskatoties uz to pretestību. Likumdevējiem ir jāapzinās, ka jā, tas nāks par labu. Jā, tur ir pierādījumi no visas pasaules, ka tas ir efektīvi un tas nāks par labu. Jā, un tad šis varbūt nav tas jautājums, kad ir ļoti jāizpatik vēlētājiem, lai apmierinātu viņa dzērāju un smēķētāju tiesības. Jā. Es labprāt šeit iekomentētu no savas puses, no iepriekšējās dzīves, teiksim tā. Tu teici tādu ārkārtīgi skaistu jēdzienu smēķētāju tiesības. Vairāk kā skaidrs, ka ir arī alkohola lietotāju tiesības, un ir vairāk kā skaidrs to, ka viņas neeksistē. Ir cilvēku tiesības, un nekas vairāk. Nav tā, ka kāds smēķē vai tā, ka kāds dzer, tāpēc viņam ir nāk kaut kāds papildus privileģijas klāt. Nē, tā bija tava personiskā izvēle, un tas ir tas, ko es gribu pateikt. Varbūt tās tiešām ir nevis jāskatās uz vēlēšanu rezultātiem, bet uz cilvēka tiesībām un uz cilvēka interesēm. Un es atvainojos, bet cilvēku tiesības un cilvēku intereses mums ir arī Satversmē noteikts gan par drošu vidi, gan par veselību, gan par vispār. Ne vārdu par smēķēšanu. Līdz ar to es būšu atklāti brutāls un pateikšu to, ka tie cilvēki, kuri smēķē vai lieto alkoholu, viņu vēlmes turpināt savu ieradumu nav jāņem vērā. Jā, labi, ka tu to precizēji. Jo viņas nav samērīgas ar pārējām cilvēku tiesībām un interesēm. Jā, labi, ka tu to precizēji, lai varētu pārprast, kas ir tās smēķētāju tiesības. Nē, nav tādas, neeksistē formāli likumā tādas. Jā, tas gan. Bet, kopumā, jā, tiesības uz veselību, tas ir tas svarīgākais. Jā, un, protams, formāli, jā, kā lai saka, nesmēķētāju tiesības ir parākas par smēķētāju tiesības, jā, bet ņemot vērā to galveno vērtību, veselību. Bet vai visur likumdošanā tas ir tik precīzi definēts, jā, ka, pieņemsim smēķēt dzīvokli, jā, kad ir ģimenes, kad ģimene ir blakus, jā, tad attiecīgi nav tāds regulējums, ka tas ir kriminalizēts. Nav. Jā, tas jau tāpēc tā kā ir smēķēšana uz balkonu, tas vienkārši nestrādā. Pāns ir, bet viņš jau nefunkcionē. Jā, un tad attiecīgi, jā, smēķēšana ir cita tēma, jā, kas varbūt nav šī raidījuma kontekstā, bet, jā, tur daudz līdzības var saskatīt, jā. Par sabiedrības veselību runājot, ir baigi bieži dzirdēt tie stāsti par to, ka ka vajadzētu samazināt tās devas. Kad tu dzer pa daudz, tad tā kā, ir valstī ir mistiskās noteiktās devas apjomā, lai arī veselības ministrija ir tagad noslēgusies pie Pasaules veselības organizācijas un saka to, ka jebkādā apjomā alkohols ir negatīvs, bet ir tās noteiktās, cik tad var. Mums, piemēram, alkohola nozares asociācija cītīgi uz to spēlē, ka tad cik ir tās it kā pieļaujamais un tās, ja. Kā tev šķiet? Vai ir, labi, pieņemsim, ka ir iespējams uz kaut kādu neilgu laiku samazināt, teiksim, ja es esmu pirms tam dzēris, tur, nezinu, vienā tusiņā es tur izdzeru pa puspudelē, stipru alkoholu un saprotu, nē, ir pa daudz, man vajag samazināt. Tas reāli strādā. Ja tas strādātu, jā, tad to arī teiktu Pasaules veselības organizācija.
Bet ir sabiedrībā uzskats, ka kaut kas drusciņi ir atļaujams, pieļaujams. Man varbūt grūti būs izsekot tagad un saprast, no kurienes tad no kurienes šis viedoklis nāk un cik sen viņš jau ir sabiedrībā nostiprinājies, bet noteikti nav nekādas drošas alkohola devas. Ja? Pat ja tu izdari vienā vakarā pusi pudeli, tas nenozīmē to, ka tev nesāksies kaut kāda kancerogēna reakcija. Ja? Tā kā potenciāli jebkura dzēriena deva, ja? Tā kā arī līdzīgi ar jebkura izsmēķēta cigarete, ja, potenciāli ir kaitīga tavai veselībai, tas palielina riskus. Ja. Protams, jo vairāk un biežāk to lietot, tad risks vienkārši ir lielāks. Bet tad te ir jāsaka, ka nav drošas alkohola devas, un tas, ka to popularizē alkohola industrijas pārstāvji, ja, ka tas ir normāli, ar šādu te informācijas izplatīšanu tikai veicināta šī fenomena akceptējamība, ka tikai drusciņi tomēr var. Skaidrs, ka tas ir produkts, kuru viņi tirgo, skaidrs, ka viņiem gribās viņu vairāk pārdot, lai vairāk nopelnītu, ja, bet te ir tas kaut kāds morāls dilēmas, tomēr jautājums, vai tiešām ir jāmelo sabiedrībai, ka drusciņi tomēr var. Ja principā to var diezgan radikāli, bet pārkvalificēt par sabiedrības maldināšanu. Ja PVO saka, ka tā nav drošas devas, kāpēc tad industrija tomēr atļaujas teikt, ka nē. Tas tā nav patiesība, ka droša deva ir. Ja? Tad šis jautājums tomēr ir jāuzdod viņiem. Par industriju runājot īstenībā, un vispār tādu arī sabiedrisko veselību. Viens ir skaidrs tātad, ka liberālā sabiedrībā, brīvā sabiedrībā, demokrātiskā sabiedrībā, visa kārtībā, gribi lieto, gribi nelieto, tā ir tava darīšana, tu pats esi atbildīgs par to, kas nonāk tavā ķermenī. Tik tālu, cik tas nav vardarbīgi. Skaidrs tātad, ka cilvēks ir atbildīgs par to, ko viņš dzer un cik daudz viņš dzer. Bet vai cilvēks ir vienīgais, kas varētu būt tā kā atbildīgais pie tā, kādā stāvoklī atrodamies šobrīd mēs statistikas, piemēram, ziņā? Tas ļoti sasaistās ar to, ko mēs bišķiņ iepriekš pārunājam, ja, ka ir tad tas vides konteksts, kultūras konteksts, kas to ietekmē, un tad attiecīgi, ja visi dzer, tas saucās tās aprakstošas normas no profilaks teorijām. Ja dzer visi, ja man blakus esoši cilvēki dzer, tad arī man tas nešķiet nekas tāds slikts. Ja? Un tad attiecīgi atkal mēs neesam tik racionālas būtnes, lai kritiski izvērtētu katru savu lēmumu, ko mēs pieņemam dzīvē. Mēs rīkojamies emocionāli, un tad attiecīgi, ja ir kaut kāds nomakts emocionālais stāvoklis un ir viegli pieejams līdzeklis, kas var palīdzēt kaut kādā veidā aizmirsties vai aizbēgt projām no šīm nepatīkamām emocijām, bet viņš ir viegli pieejams šis līdzeklis. Tad šeit ne tikai... Es biju vairāk domājis par to, ka, protams, teiksim, tā sabiedrība un tā vide, kurā, teiksim, mēs esam auguši un atrodamies, tas ir viens jautājums. Ja? Vairāk par to atbildību tādā ziņā vai gadījumā, piemēram, veselības ministrija nevajadzētu uzņemties atbildības. Varbūt tās tā paša alkohola nozares asociācija var tās lielāka atbildība vajadzētu uzņemties par to, kādā stāvoklī mēs atrodamies. Varbūt tās vēl, piemēram, vidam varbūt tās vajadzētu uzņemties lielāku atbildību tikai tāpēc, ka, cik es zinu, tad viņi ir tie, kas parasti pretojās akcijas nodokļu, piemēram, celšanai. Lai it kā ir izdevīgi, bet viņi saprot to, ka pie radikālas celšanas vai pie vecuma, piemēram, celšanas, kritīsies ienākumi. Es saprotu, ka tā ir viņa kompetence un viss pārējais. Bet atkal jau sabiedrības veselība un kur tas līdzsvars ir. Tāpēc tas jautājums bija par to atbildību, ka mēs neesam, es kā cilvēks, skaidrs, bet man te ir apkārt arī šis tas vēl. Piemēram, tie paši fórums līderi, ja, piemēram, savām reklāmām, faktiski vispār marketinga cilvēki kā tādi, kas vienkārši varētu iestāties pauzē un pateikt, nē, mēs šo nemarketēsim.
mēs gribam ieturēt tā kā distanci no šīs jautājuma. Es atbildību šajā gadījumā kā no pa daļām sadalīt, teiksim, kur tu vairāk redzi, vai veselības ministrijā vajadzētu piesarāt vairāk, vidom vajadzētu bišķi palaist savus grožus vaļīgākus, vai ļaut vienkārši sabiedrībai atveseļoties nedaudz vairāk. Kā tas šķiet? Jā, es varbūt nedaudz pārpratu to jautājumu no sākuma, bet jā, līdzatbildīgi ir visi īstenībā šajā gadījumā. Protams, pats cilvēks, kad viņš pieņem lēmumu, viņš pieņem to lēmumu, pirkt vai nepirkt, ja? Bet to, kādā vidē viņš atrodas un kādi tie veicinošie faktori viņam ir, tas nevienmēr atkarīgs ir tik un vienīgi no viņa, ja? Un tad, jā, par atbildīgām institūcijām runājot, noteikti ir, es nevaru tā uzreiz pateikt, par šīm ir jāuzņemas atbildība par to, ka cilvēki mirst, ja? Bet ir tomēr varbūt vairāk jāuzticās pierādījumiem, jo viena lieta, ka tie lēmumi tiek pieņemti, ja? Bieži vien tad tie lēmumi mēs būtu pieņemti arī mēs kā cilvēki savā dzīves kaut kādas lēmumus pieņemam, balstoties kaut kādam savam iekšējam sajūtam, ka tā varētu būt. Ka kaut kas pasliktināsies, pieņemsim, paaugstināt akcijas nodokli. Ja? Jā, bet te ir jāskatās tomēr uz citu valstu pieredzi. Ja? Un tad mums ir lielisks piemērs Lietuva, kaimiņu valsts, kurai pirms dažiem gadiem bija diezgan radikāli pacelts akcijas nodoklis, krietni radikālāk nekā tas notiek pie mums. Un bija uzreiz paralēli veikti izpēti un pētnieciskie procesi mums notikuši, ja, un tad bija secināts, ka pat neskatoties uz šo te radikālu akcijas nodokļu palielinājumu, šīs nelegālais alkohols nav īsti palielinājis apjomos. Jā. Arī nelegāli nereģistrēto alkoholu var aprēķināt, jā, arī tas ir netieši aprēķini un tā, tur ir noteikta nobīde neprecizitāte, protams, bet kopumā tendence bija tāda, ka kaimiņu valstī tas nav palielinājis. Tad, attiecīgi, tas bažas nav īsti apstiprinājušās. Protams, tas varētu notikt. Jā, tas Latvijas kontekstā tas potenciāli varētu notikt, bet jāskatās uz citu valstu piemēram, kas notiek pie viņiem. Protams, vienlaikus nevar arī pieņemt kaut kādu vienu atsevišķu lēmumu, kas ir atrauc pilnīgi no visas citas valsts, no citām valsts institūcijām un likumiem. Ja? Ka, protams, uzreiz var sagaidīt, ka varbūt ir jāstiprina tādā gadījumā šī nereģistrēta alkohola kontrola vēl vairāk. Ja? Protams, visi šie pasākumi varbūt ir jāplāno kopumā. Jā. Kā tev liekas, mēs varētu kādreiz Latvijas kontekstā nonākt līdz tādam vaiprātīgam punktam, kā tas bija nesen ar Japānu. Tur bija tas stāsts, man liekas, bija tāds, ka Covid laiks, un Japānā tā izolēšanās un nokļūšana mājās radīja pretēju efektu, un valstī strauji samazinājās alkohola patēriņš. Un Japāna risināja to jautājumu tā, ka pilnīgi dotēja līdzekļus, lai aktīvāk reklamētu alkoholu un mudinātu cilvēkus atsākt lietot viņu un dzert. Kaut kas tik zemisks būtu pieejams, iespējams, arī Latvijā. Noteikti, mēs nevaram salīdzināt sevi ar Japānu, ņemot vērā, cik liels mums ir patēriņš un kāds ir Japānai. Bet īstenībā nesen bija publicēts pētījums, kurā piedalījās arī mūsu institūta ekspertus kopā ar Zviedru ekonomikas augstskolu. Un bija izpētīts, ka tomēr tas izmaksas ir lielākas par tiem ienākumiem budžetā. Jā. Tās izmaksas nav tikai tās tiešas izmaksas, tās arī sociālas izmaksas un tā tālāk. Ja cilvēks priekšlaicīgi nomirst vai viņam ir invaliditāte, ja, tās ir izmaksas. Ja. Viņš nav darbspējīgs un tā tālāk. Un attiecīgi, mēs racionāli paskatītos uz šo pierādījumu, ja cilvēki mazāk dzertu, labi būtu mazāk varbūt ieņēmumi budžetā no akcijas nodokļa, ja? Lai gan īstenībā pašlaik tas ir ap
1,7%, tā kā no visa budžeta, jā, tad ir nāk no alkohola akcijas nodokļa, jā. Tad, jā, kaut kā tā. Un izdevumi? Izdevumi neteikšu, jā, precīzi ciparus, tur ir viss kaut kādi aprēķini bija veikti, bet kopumā, jā, tad izdevumi ir lielāki. Ne tikai balstoties uz to, ka cilvēki reāli slimo un mirst ātrāk, bet pieņemsim, vardarbības gadījumu. Ja ir vardarbības gadījumi ģimenē, tad ir jāiesaista sociālie darbinieki, ir jāiesaista policija, ir jānodrošina šai ģimenei uzraudzība, visticamāk viņam būs trūcīgo status, tad tur arī ir pabalsti, ja kāds arī fiziski cietīs no tā, tad arī ir izmaksas ārstēšana un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Tā kā šīs izmaksas, es domāju, ka pat, tas viss ir aplēses, jā, tikai aptuvenas aplēses, bet, jā, tās izmaksas potenciāli varētu būt vēl lielākas, jo ir kaut kādi aspekti, kurus mēs varbūt neņemam nemaz vērā pie šīm izmaksām, jā. Bet diez vai mūsu budžets ļoti būtu ciestu, ja Latvijas iedzīvotāji pārtrauktu dzert, jā. Vai samazinātu lietošanu. Samazināt, jā. Klausies, es pēdējā laikā sācis taisīt eksperimentu, cik jau tur gadi jau ir, kad ir tātad 10% no bildes, no reklāmas, ir jābūt brīdinājumam. Tam brīdinājumam teksts, ja, ka tātad ir pārmērīga alkohola lietošana, ir kaitīgi jūsu veselībai, un tur vēl mazākiem burtiem, tur kaut kāds gadus vēlāk pēc tam parādījās, ja, ka alkohola iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Tur tas teikums, principā, ir tāds, kāds viņš tur ir. Neviens viņu nepamana vairāk, viņš vienkārši aiziet tā kā fona troksnis. Viņš tur, uzskatīsim, ka viņu nav. Bet tas jēdziens pārmērīga alkohola lietošana, viņš figurē ne tikai tādīs brīdinājuma reklāmās, bet arī daudz kur citur. Man arī cilvēki, kad ir kaut kādas sarakstīšanās par kaut kādiem šiem jautājumiem, arī visu laiku saka to, ka tā ir pārmērīga. Kas ir pārmērīga alkohola lietošana? Ņemot vērā to, ka viņi principā nekas nav no alkohola oficiāli pierādīts, ka nav labi, kāpēc mēs vēl turamies pie jēdziena pārmērīga alkohola lietošana? Tas ir ļoti, pirmkārt, jā, es gribu uzsvērt, ka ļoti laba nianse ir pamanīta, jā, ka uz reklāmām tieši pārmērīga lietošana ir kaitīga. Tiešām būtu laikam jāraksta priekšlikumi mainīt šo izteicienu, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas uzskatus, jā, par devām un tā tālāk. Bet jā, kas ir pārmērīgi, tur ir varbūt, jā, alkohola monitoringa uzraudzība ļoti daudz dažādu indikātoru, tur ir pārmērīgu var tulkot kā harmful, ja, kas potenciāli rada kaut kādu, izteiktāku risku veselībai, harmful. Bet vienlaikus arī par pārmērīgu mēdz devēt šo te riskanto lietošanu, kas angļu valoda ir binge drinking. Tā kā, tad, kad tu par daudz, daudz alkohola izdzer tā kā vienā lietošanas reizē. Ja? Un tad formāli tas tiek definēts, un tad definīcija arī nāk no Pasaules veselības organizācijas, ka tie ir 60 grami absolūtā alkohola vienā tādā lietošanas reizē. Un tad, ja mēs pārēcinām to uz dzērieniem, tad, ja mēs pieņemam, ka viens standarta dzēriens ir 10 grami, tur kā kurā pētījumā dažreiz 10, dažreiz 12. Ja, ja tie ir 10, tad attiecīgi 6 standarta dzērieni, ja tie ir 12, tad 5 standarta dzērieni. Tad viens standarta dzēriens ir, pieņemsim, vīna glāze 100 ml. Jā, tur jāskatās, protams, varētu būt variācijas atkarībā no alkohola koncentrācijas tajā dzērienā, bet, pieņemsim, tad sanāk 6 vīna glāzes, jā, ir tā pārmērīga lietošana. Tad, attiecīgi, ko mēs tad uztveram ar šo, jā, kas ir pārmērīga? Mēs uztveram to, ka tā ir gandrīz pudele. Tā ir gandrīz pudele, jā, tā ir mazāk nekā pudele, un diez vai tur pudelē paliks, tā kā neatstās tu neatstās to, jā, diez vai. Lai nepārsniegtu tos 60 gramus, tas gan.
Tas ir formāli atbilstoši tā definīcija, jā, kas ir tā riskanta lietošana, un tad dažreiz tas tiek tulkots binge drinking kā pārmērīgu lietošanu. Bet kas, pieņemsim, ir domāts ar pārmērīgu lietošanu pašā likumā, jā, ko likumdevējs ir domājis ar šo pārmērīgu lietošanu, ar šo norādi uz reklāmām. Tas ir interesants jautājums, vai tur ir tā definīcija. Jā. Tu vari pārbaudīt telefonu, vai es nekļūdu, bet man ir es esmu diezgan pārliecināts, ka tur ir tiešām tas pārmērīgi alkohola lietošana. Es vienkārši pārliecināsimies drošības pēc, Labi, jā. ka tas tā ir. Man liekas, ka pārmērīgi, Ir, ja? Tā, ko tu? Nē, es starp citu alkohola lietam. Ir alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Aha. Tā kā tas vispār, jā. Bet kā kurā reklāmā, jā, tur. Kā kurā reklāmā? Nē, tur ir, pieņemsim, ļoti atšķirīgi. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. No pārdošana, iegādāšanas un nodošana, tā kā vieskarši, ka tā ir negatīva ietekme. Bet es domāju, ka noteikti neesi izdomājis par to pārmērīgu, jūs arī kaut ko... Nē, es vēl nesen biju vienā lekcijā, dzirdēju, ka SPKC darbinieks kur ir pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Jā, tas ir jāpaskatās likumā, vai tur ir, varbūt tur ir pieļaujams tas variācijas, es īsti nezinu. Jā, labi, nē, tas ir jāpārbauda noteikti. Jā, labi. Ejam palēnām pakāpeniski uz noslēgumu pusi šai sarunai. Es esmu bieži vien dzirdējis par to, ka, un arī man ir prasījuši, ar ko tu aizvieto alkoholu, ko citu darīt? Tu dabu nemīl tukšumu, jā, kā aizvietot. Kā tu domā, kā cilvēks varētu aizvietot alkoholu lietošanu? Ar ko? Ar jebko citu, kas viņam varētu paaugstināt dopamīnu līmeni organismā. Bet, kopumā, jā, mēs izējām, ko vispār no atkarību profilakses teorijām, jā, ka mēs mainām to vidi, ka mēs dzīvojam veselīgākā vide, kur mums ir labākas sociālas prasmes, drošāka tā vide ir, mums ir ko darīt, ar kā sevi nodarbināt. Mēs arī protam socializēties, mēs protam argumentēt, mēs protam kritiski izvērtēt vienlaikus vai pieņemot kaut kādus lēmumus vai vismaz ņemot, ja ir labas argumentācijas socializēšanas prasmes, tad mēs varam arī atteikt lietot. Ja? Tādā gadījumā ja būs viss šis panākts, ja tiešām bērns uzaugs tādā vidē, tad viņam diez vai radīsies tas jautājums, kā es varēšu aizvietot alkoholu, ar ko. Ja? Tad tā dzīve, ja būs, principā, tas ir uz ko jātiekas. Ja? Tad nodrošina tādu vidi, kur ir pietiekami daudz citu, ko darīt, un pietiekami labs iekšējs psihiskais, emocionālais stāvoklis, lai varētu savu gan hormonālu līmeni celt augšā no mērķu sasniegšanas, no kaut kādas socializācijas, no tā, ka tu spēj pildīt savu lomu sabiedrību, no sava potenciāla sasniegšanas. Ja? Nevis no tā, ka tev ir pieejama kaut kāda viela, kas uz kādu īsu brīdi tev varētu radīt šo te dopamīnu palielinājumu organismā. Jā, tas tā. Bet, jā. Uzskaidīt noteikti var visu kaut kādas nodarbes. Jā? Tad visu kaut ko citu var darīt, kas mums varētu radīt prieku un gandarījumu sajūtu. Bet noteikti es varētu šeit piekrist, jā, ka to grūti uzreiz tā mainīt vienā dienā. Jā? Ka, ja cilvēks katru dienu lieto alkoholu un nākamajā dienā viņš ir izdomājis, ka visas tagad iešu pasportošu, tā kā diez vai šis mainīsies vienā dienā, ja, un tad, protams, loģiski. Man liekas, ka sabiedrībā vairāk ir izplatīts pat nevis katru dienu lietot, bet tieši, faktiski šis binge drinking pa piekdienu, sestdienu. Ar ko tad aizvietot? Man tagad pēkšņi ir, brīvs rokas piekdienas vakarā, man nav glāzes, ko satvert, ko man darīt?
Šis ir jautājums arī īstenībā par to pieejamību. Pieejamību ne jau alkoholisko dzērienu pieejamību, bet kaut kādu veselīgāku opciju, laika pavadīšanas opciju pieejamību. Pieņemsim, kaut vai normalizēt to faktu, ka ne visos restorānos ir pieejams alkohols, pieņemsim, ja? Tas būtu pilnīgi adekvāti un normāli, un īstenībā ir vesela nozara, kas pēta atkarību profilaks izklaides vietās. Un ir pierādīts, ka šī izklaides vieta, restorāns, kas cits, ja tur ir tīrs, ja tur ir pietiekami daudz vietas, kur sēdēt, ja tur ir salīdzinoši klusāk tā mūzika, tad attiecīgi arī ir, pat neskatoties uz to, ka tiek tirgots alkoholiskie dzērieni, ja tur ir pieejams ēdienas, ja tur ir kaut kādas uzkodas, ja tur ir pieejams bezmaksas ūdens, ja tur ir tas glāžu tilpums ir mazāks nekā citur pieņems. Un viss kaut kas, ja, un tad attiecīgi tādās vietās droši nāk cilvēki, kuriem negribas, pieņemsim, piekdienas vakaros lietot alkoholu, viņi labāk tur jūtās, un tas ir pilnīgi normalizēts tajā vidē to nedarīt. Ja? Un principā, tiklīdz tas būs vairāk normalizēts nelietot alkoholu, tad droši vien retāk tiks pacelt šīs jautājums, ko lai darītu. Ja? Tad uzreiz sabiedrība redzēs, ka ir daudz ko darīt. Ja? Vienkārši to nepieciešams ieraudzīt un parādīt un dot tādu iespēju to piekopt, ja gribās. Jā. Precīzi. Un noslēdzošais, jau tradicionālais, vai tev ir kāds jautājums man? Kāds jautājums tev? Īstenībā nebiju izdomājis iepriekš. Varbūt, es domāju, ka daudzi te šo jautājumu ir uzdevuši, bet varbūt vienmēr ir ko atbildēt, citu varbūt papildināt šo atbildi. Kādu labumu tu jūti, vai jūti vispār kaut kādu labumu no šī podkasta, no šī raidījuma? Jā, varbūt kaut kas jau ir sasniegts un panākts ar šo. Es teikšu, godīgi šo jautājumu man uzdot pirmo reizi. Jā, man parasti prasa par to, ka, kā es pats jūtos, vai es esmu laimīgs, un no tā, ka es pats nenotu alkoholu, bet par pašu raidījumu kā tādu vēl šis pirmā reize ir. Es izjūtu zinām gandarījumu, gan tādā apjomā, kas ir paveikts, kas ir padarīts, un arī, principā, atbild uz jautājumu, ko darīt, kad tu nelieto. Taisi kaut ko. Sāc nodarboties ar radošām lietām, tā kā es to izdarīju. Nav obligāti podcasts, raksta dzēju, vienalga. Var, protams, ka jebko izdomāt, ko vēl var darīt. Ja? Tas ir, protams, nav tā, ka es ar šo aizstājis alkoholu lietošanu vai kādu, bet tas stāsts ir par to, ka šis podcasts man ir devis ārkārtīgi daudz gan cilvēku konteksta ziņā, gan zināšanu ziņā, gan faktiski pieredzes ziņā milzīgi. Tāpēc, ka es šo uzsāku 34 gadu vecumā ar nulle priekšzināšanām, ar nulle sajēgu par to, ko es vispār daru. Es speciāli priekš šī uztaisīju sociālo tīklu kontus un kaut ko tur tagad mēģinu kaut ko attīstīties un darboties. Citām vārdiem sakot, es esmu ieguvis ārkārtīgi daudz priekš sevis no tādā ziņā. Un no pats projekts savu funkciju un savu mērķi izpildīju jau pirms daudziem mēnešiem. Tāpēc, ka es oriģināli biju domājis to, ka es būtu laimīgs un es būšu laimīgs par to, ka pēc 1000 dienām vismaz sabiedrībā par vienu lietotāju būtu mazāk, tas būtu par mani. Ja? Bet tā realitāte ir tāda, ka es zinu, un ir daudz cilvēku, kas man tiešām ir rakstījuši un teikuši paldies par to, ka es ar šo te nodarbojos, ka viņi tiešām ir ietekmējušies un arī ir pārtraukuši lietot. Un es varu pateikt godīgi, ka tas ir tas lielākais dzinuls, kas man vispār ir. Turpināt šo, tikai tāpēc, ka es redzu to, ka pa vienam, bet tomēr sabiedrībā ir cilvēki, kas reāli pārtrauc un izmaina savus ieradumus un iet tā kā to veselīgāko ceļu. Un galvenais, kas ir lielākais paradoks, ir tas, ka tie cilvēki, kas saprot to, ka vajag tikai iedot sev pamēģināt,
pārtraukt alkoholu. Uz kaut kādu, teiksim, 2-3 mēneši ir tas ļoti labais periods, kad tu pēc 2-3 mēneši tev sāk parādīt, izteikti var pamanīt dažādas fizioloģiskās izmaiņas, kas ir notikušas no tā, ka tu nelieto alkoholu. Un ja tās fizioloģiskās izmaiņas sāk reāli baudīt, gan to miega kvalitāti, gan to svāru samazināšanos, gan daudz ko citu, ir lielāka varbūtība, ka viņš negribēs cilvēks atgriezties pie tā dzēna. Tikai viņš vienkārši nesapratīs, vai priekš kam, tāpēc ir reāli tik krūta bez. Tas triks sākās ar to, kad vienkārši pamēģināt. Tuķi. Es nesaku tagad met nost pavisam, ne mūžam vairāk nedzēt, bet vienkārši iedod sev garo pauzi, nevis 3 dienas, bet reāli 3 mēnešus, un tad sajūta atšķirību. Un ja tev nepatiks tas, mans pēc, mēs cilvēki brīvi lieto, dari, ko tu vēlies. Bet es esmu gatavs sadarīt to, ka pēc 3 mēnešiem cilvēks varēs godīgi pateikt to, ka klausies, bet es īstenībā negaidīšu tādu blakni. Vai no attiecības uzlabosies, vai vēl kaut kas, bet noteikti pozitīvais no nelietošanas ir. Un tas ir tas, kas man arī ir ārkārtīgi liels prieks par šo projektu, par to, ka viņš tā arī attīstās. Super. Tā kā tā. Jā, paldies tev par foršu jautājumu. Bet labi. Citkārt ar jums, draugi mīļie, tiekamies nākamajā reizē, kas būs ārkārtīgi interesanti, vismaz man personīgi. Es domāju, ka arī jums būs forši paklausīties manu sarunu ar, labi, tad jūs redzēsiet ar ko. Laimīgi un lai forša darba diena vai brīvdiena, kad jūs to skatāties. Paldies, Laura, arī tev. Un tiekamies, sazinamies. Paldies!